4. ASV karavīri pazuda militārajās mācībās Lietuvā, netālu no Baltkrievijas robežas, reģionā, kas ir ģeopolitiski jutīgs, jo Baltkrievija ir cieši saistīta ar Krieviju. Brunu mašīna Hercules, kura atradas karavīri, tika atrasta iegremdēta ūdenī, un pašlaik notiek meklēšanas operācija. Šīs incidents ir nopietns ne tikai tāpēc, ka apdraud karavīru dzīvības, bet ar tā iespējamas politiskas un militāras sekas. Tomēr, kad žurnālisti vaicāja ASV prezidentam Donaldam Trumpam par notikušo, viņš vienkārši atbildēja: "Nē, es neesmu informēts. Nekādu skaidrojumu, nekādas solījumu veikt izmeklēšanu vai atbalstīt glābšanas darbus." Viņš vienkārši pārgāja pie nākamā jautājuma, it kā tā būtu kāda nenozīmīga lieta. Trumpa vienaldzība liek uzdot jautājumu, vai viņš tiešām neko nezināja, vai ar vienkārši izvēlējās ignorēt šo jautājumu. Jebkurā gadījumā tas atklāja nopietnu problēmu. ASV prezidents vai nu ir atstumts no būtiskām lēmumu pieņemšanas procesiem, vai vēl sliktāk, viņam vienkārši nerūp savu karavīru liktenis. Pat Trumpa administrācijas iekšienē valda haoss un nesaskaņas. Nopludinātās signāla grupas ziņas liecina, ka pat viceprezidents J.D. Vance nebija pārliecināts, vai Trumps patiešām saprot situāciju saistībā ar plānoto uzbrukumu Jemenā. Viens no Trumpa uzticama kādžiem padomniekiem Stevens Millers, atsaukoties uz prezidenta rīkojumu, pat piebilda, cik es sapratu. Tas parāda, ka pat viņa tuvākie sabiedrotie šaubas par viņa kontroli pār situāciju. Šis nav pirmā reize, kad Trumps tiek kritizēts par to, ka ir prezidents novērotājs. 2020. gadā, kad sākas Covid-19 pandēmija, viņš arī neizrādīja aktīvu ladarbu, ļaujot štatiem, skolām un uzņēmumiem pašiem pieņemt lēmumus bez skaidriem norādījumiem no federālās valdības. Tagad saskaroties ar nopietnu militāru incidentu, 4 karavīru pazušanu netālu no Krievijas sabiedrotās valsts robežas, Trumps atkal parāda savu bezatbildību. Tā vietā, lai nodrošinātu savu pilsonu un karavīru drošību, viņš šķiet vairāk aizravies ar tādām sīkām temām kā papīra salminu aizliegums, Meksikas lača pārdevešana un neskaitāmas stundas televīzijas skatīšanas vai golfa spēlēšana. Pasaulē klustot arvien nestabila kāja. Tāds prezidents kā Trumps nav tikai ASV iekšējā problēma, bet ar draudz sabiedrotājiem un NATO. Ja pat ASV karavīri nevar paļauties uz sava prezidenta uzmanību un rūpēm, vai kāds vispār var uzticēties viņa vadībai?